Šonedēļ noskaidrosies, vai konkursā par jaunu vilcienu būvi Latvijai turpinās piedalīties arī Rīgas vagonbūves rūpnīca. Tās spēja izpildīt nolikuma prasības apšaubīta nereizi vien, tāpēc uzņēmuma darbinieki izveidojuši īpašu iniciatīvas grupu, kas konkursu uzmanīs. Pasūtītājs norāda, ka arī ir ieinteresēts 144 miljonu latu vērto kontraktu parakstīt ar vietējiem, taču tieši lobēt nedrīkstot. Stāsta Karina Rubene. No Baltijas jūras līdz Klusajam okeānam, no Polārā loka līdz Taškentai, tik milzīgu teritoriju Rīgas vagonu būves rūpnīca ar vilcieniem spēja nodrošināt savulaik. Tā šodien uzsver RVR vecākie darbinieki, joprojām apņēmības pilni pārliecināt pasūtītāju, ka arī 34 jaunu elektrovilcienu un 7 dīzeļvilcienu būve ir pa spēkam pašmāju ražotājiem. Vēl jo vairāk, ja tā partneris ir pasaules vagonu būves līderis Bombardier, taču neoficiāla informācija Rīgas vagonu būves rūpnīcas darbiniekiem rada aizdomas, ka viņi no konkursa par vērienīgo pasūtījumu tiks izslēgti. Pieeja no pasažieru vilciena puses, ka viņi meklē kaut kādas problēmas mūsu dokumentus, nevis palic vai neitrāli, ja? Viņi taisa kaut kādas ekspertīzes un tā tālāk. Ja? Un kāpēc tas notika tikai ar mums? Es esmu rūpnīcā nostrādājis vairāk nekā 50 gadus. Es esmu arī Latvijas patriots. Es negribu, lai ar rūpnīcu notika tā kā ar VEF, kuru arī sākās apmelošanas kampaņa, ka VEFs nav spējīgs ražot neko. Kaut gan Zviedru firma Ericsson piedāvāja veikt telefonizācijas modernizāciju ar VEF palīdzību. Rezultātā cilvēks, kurš parakstīja līgumu, vairs nekur sabiedriskā telpā neparādās. Viņš ir pietiekami nodrošināts. Mēs neprasām privilēģijas, tikai to, lai mums ļauj iesniegt savu piedāvājumu un piedalīties godīgā konkursā. Tā šodien uzsver rūpnīcas darbinieki, kas apvienojušies iniciatīvas grupā un kuru ikdienas darbs pat laban ir pavisam jauna pasūtījuma izpilde Krievijas dzelzceļam un 3 pašmāju dīzeļvilcienu modernizācija. Šitie vagoni gāja uz pārmetināšanu, pēc tam mums viņi viss tas ir špaktelējās, slīpējās, krāsojās, un tad lūdzu nāca viss iekšdarbi. Viss tas bija jāvāc pa jaunu grīdu, sienas, jāliek logi, jāremontē, viss plaukt, viss kriest, viss. Es te jau arī strādāju 2 gadus. Mani viņi uzņēma tā kā studentu un deva iespēju, kā saka, iegūt savu jaunu darba pieredzi un apgūt zināšanas tās, kas tagad man ir nepieciešamas. Un es negribu braukt projām uz ārzemēm kaut kur strādāt priekš kam, ja mums darbs var būt tepatās. Šobrīd rūpnīcā ir nodarbināti 230 cilvēki, bet ja 144 miljonu latu vērtā iepirkuma konkursā izdotos uzvarēt, tas pavērtu iespēju atvērt vēl līdz pat 700 darba vietām pašā uzņēmumā un vairākus tūkstošus ar to saistītajās nozarēs. Tomēr pasažieru vilciena valde, kura ir atbildīga par lēmumu pieņemšanu, konkursa pirmās kārtas rezultātus kavējas paziņot jau 4 mēnešus. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs skaidro, tas ir tieši RVR un Bombardier iesniegtā nestandarta piedāvājuma dēļ. Es gribu piebilst to, ka mēs tomēr esam šīs valsts pilsoņi un arī mēs skatāmies un arī ar visu sirdi vēstuli gribam atbalstīt arī vietējo ražošanu. Bet, protams, mums jārīkojas arī saskaņā ar iepirkuma likumdošanu. Šī ir Eiropas nauda. Ja mēs nerīkosimies tā, tad Eiropas naudu mums neredzēt. Un līdz ar to, teiksim, mēs nodrošināsim arī valstī labvēlīgākā lēmuma pieņemšanu. Šis varētu būt lielākais iepirkums neatkarīgās Latvijas vēsturē, tāpēc nav brīnums, ka tā vērtēšana notiek uz korupcijas aizdomu un publisku ķīviņu fona. Pavisam konkursā par jauno vilcienu piegādi Latvijai pieteicās 5 pretendenti, kuri no tiem vispār spēj pasūtījumu veikt, un līdz ar to tiks nākamajā kārtā, kurā sāksies paša produkta vērtēšana, pasažieru vilciens cer paziņot šīs nedēļas beigās. Karina Rubene, Juris Rītiņš, Latvijas televīzija.